vēl es gribu tev piedāvāt arī tādu neirogastronomisko uztura plānu, ko es varu sagatavot tev personiski. Tas ir tāds viens no maniem projektiem, kas arī mājaslapā ir pieejams, un cilvēki var iegādāties šos uztura plānus, pat ņemot vērā kaut kādas individuālas īpatnības. Ir vecums, ja? Ir varbūt kaut kādas īpatnības, piemēram, tā pati nosliec uz migrēnām, ja? Ir vegetatīvie traucējumi, bija var teikt, bet vienalga noslieci ir. Un tā neirogastronomija nodarbojas ar to, ka šis uzturs nav pakļauts tam, lai tu būtu slaidāka un tur skaitītu kalorijas, bet kas tev ir jāiet, lai tava nervu sistēma vienmēr būtu formā, lai tu atjaunotos. Tātad mēs darbojamies ar tevi holistiski un var teikt, kā multisensori, caur dzirdi, ir krāsu terapija, šeit tie krāsainie paliktnīši, ja? Tas ir caur redzi un būs arī caur garšas receptoriem, ja? Tāda kā garšas terapija sava veidā. Un tādu mēs arī varam izstrādāt, jo redzam, tu neesi vainīga, ka tev ir sākušas šis migrēns. Tāpēc es saku nosliece un iedomājies tur daudz dažādu faktoru un slodzi darbā un kaut kādi gadi pēc 40 mums mainās hormonu līdzsvars. Un smadzenēs veidojas tā saucama smadzeņu migla, kaut kāda aizmaršība, ka pēkšņi nevar atcerēties vārdus, tu nezini, kur tu esi nolikusi atslēgas, un tu pārdzīvo. Un plus vēl tu esi tāds perfekts cilvēks, ka tu visu gribi izdarīt pareizi, un tas tev rada stresu. Ka tev, protams, ir jāpieņem to, ka ķermenis mainās arī smadzenes, mainās arī nervu sistēma. Bet sievietē arī šajā vecumā jābūt pilnīgi veselai un jādzīvo laimīgi. Un tāpēc mēs varam veikt tādas nelielas korekcijas ļoti viegli, piemēram, ar šo uztura programmu, kas arī palīdzēs tev, neieguldot daudz spēka, neskaitot kalorijas. Kas ir ļoti svarīgi, jo līdz kaut kas ir grūti, tā mēs jau neturpinām. Tad mēs to neturpinām, bet tas būs ļoti viegli. Tad tur būs daudz dažādu variantu, ko tu vari lietot un kādā laikā, un starp citu tas ir svarīgi, iedomājies vitamīni. Pat uztura bagātinātāju, ko cilvēki nopērk aptiekā, kad ir jālieto? Kad viņi parasti lieto? Pateikt no rīta. Cilvēki no rīta, lai neaizmirsās. Bet tu iedomājies, ka daži vitamīni mums nav vajadzīgi no rīta. Vai, piemēram, tāda viela kā omega-3, kas ir ļoti vajadzīga smadzenēm, ir vajadzīga tikai pusdienlaikā, pat ļoti konkrēti, kaut kur ap 3. Jā, šī informācija. Un tu iedomājies, uzturā taču arī ir, piemēram, omega-3, tur kaut kāds lasis, un jūras veltes. Kad ir jāēd? Vakarā. Tas ir absolūti nevajadzīgs pasākums, tas tev neko nedod tavam smadzenēm. Par to visu mēs ar tevi vēl parunāsim, un es tev sagatavošu, un varbūt izsūtīšu uz Itāliju, varbūt, ja paspēšu.